30. augusts. Truši arī vāji radījumi, un tomēr viņi ceļ savus mitekļus klintīs. Salamana pamācības 30:26. Ķēniņš Salamans uzskaita virkni dzīvnieku un saka par tiem: viņi ir gudrāki par īsteno atziņu nesējiem. Viņi ir gudrāki par īsteno atziņu nesējiem. Te viņš pieskaita arī dzīvniekus, ko Luters tulkojis ar vārdu kaninšen, truši, bet te var būt runa arī par klibdašse, piedošana par manu izrunu, jo vācu valodā šeit, klinšu āpšiem. Tie tātad ir gudrāki par īsteno atziņu nesējiem. Tā kā mēs, vidusmēra cilvēki, esam nedaudz dumjāki par īsteno atziņu nesējiem, tad mēs vēl ievērojami atpaliekam no šiem klinšu āpšiem. Vai Salamans to teikdams nepārspīlē? Mēs viņam jautājam, kā tā? Kā mēs varam būt dumjāki par klinšu āpšiem? Viņš mums atbild: tādēļ, ka jūs ceļat uz smiltīm. Te garā mēs dzirdam kunga Jēzus vārdus, ar kuriem viņš noslēdza kalna sprediķi. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka. Vai tas attiecas arī uz mums? Mēs gan klausāmies par Jēzu un par viņa vārdiem, taču vai viņam arī nopietni sekojam? Redziet, kur slēpjas klinšu āpšu gudrība. Viņi ceļ savus mitekļus klintīs. Turklāt Salamans savā izteiksmē lieto vienskaitli, lai iespaidīgi uzsvērtu, ka viņš runā simboliski un garīgi. Ir tikai vienīga klints, uz kā mēs varam celt savu dzīvi. Par šo klinti Mūzus saka: tas kungs ir klints. Garā viņš skata pestītāju kungu Jēzu. Viņš ir drošais pamats, uz kā var celt. Pāvils saka: jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Tagad viss ir atkarīgs no tā, vai mēs savu dzīvi ceļam uz šīs klints. Tāpēc būsim pazemīgi un mācīsimies no klinšu āpšiem. Kungs dod mums īsto dzīves gudrību. Āmen.